Zelta putns. Reiz kādā tālā austrumu zemē dzīvoja karalis, kura pils dārzā auga ābele ar zelta āboliem. Neparaistais koks bija karaļa lielākais lepnums, un tā kopšana bija uzticēta rūpīgam dārzniekam. Kādu dienu dārznieks satraukts ziņoja karalim: Majestāte, vakarnakt no ābeles nozagts viens ābols. Likšu savam vecākajam dēlam koku šonakt apsargāt, un tad redzēsim, vai zādzība atkārtosies. Tā arī izdarīja, taču arī tonakt tika nozagts viens zelta ābols, un arī visās nākamajās naktīs, jo ne dārznieka vecākais, ne vidējais dēls nespēja uzveikt miegu. Tā ik rītu brīnumainajā kokā bija pa vienu zelta ābolu mazāk. Nākamais sardzē stājās dārznieka jaunākais dēls. Jauneklim izdevās ieraudzīt, ka zelta putns noplūc vienu zelta ābolu un aizlido. Puisis putnam raidīja bultu, tā ķēra spārnu un no tā izkrita viena spalva. Spalva izrādījās no tīra zelta. Kāralis vērsās pie dārznieka un teica: ja gribi, lai piedodu tavu nevērību, tev jādabū man zelta putns. Dārznieks sūtīja pēc putna vecāko dēlu. Jauneklis pa ceļam ieraudzīja lapsu. Puisis notēmēja uz lapsu, bet tā teica: nešau mani, es tev došu labu padomu. Kad nonāksi ciemā, redzēsi divus krogus, vienu glītu un mājīgu, bet otru nolaistu. Paliec pa nakti otrajā, lai arī tev tas šķitīs nepievilcīgs. Klausi mani, es zinu, ko saku. Taču jauneklis nepievērsa uzmanību lapsas vārdiem un izšāva. Lapsa iebēga mežā. Kad puisis nonāca ciemā, viņš apmetās labākajā krogā, neņemot vērā lapsas padomu. Krogs bija tik mājīgs un uzņemšana tik laipna, ka jauneklis sāka līksmoties un aizmirsi sava ceļojuma mērķi. Tad putnu meklēt devas dārznieka vidējais dēls, bet viņam izgāja tāpat kā vecākajam brālim. Arī viņš apmetās labākajā krogā. Tā kā neviens no brāļiem neatgriezās, meklēt zelta putnu devās jaunākais dēls. Kad jauneklis ceļā sastapa lapsu, viņš uz to nešāva. Lapsa teica: kāp man mugurā, un es tevi aizvedīšu uz ciemu. Lapsa vēja ātrumā aiznesa jaunekli uz nolaisto krogu un teica: rīt tu iesi uz melno pili, un tur redzēsi, ka visi kalpotāji ir aizmiguši. Uz galdiņa ieraudzīsi koka krātiņu ar zelta putnu, bet tam blakus tukšu zelta krātiņu. Ņem putnu, taču nepārliec to no koka krātiņa zelta krātiņā, jo to tev vēlāk nāksies nožēlot. Jauneklis visu izdarīja, kā lapsa teica, bet, kad ieraudzīja zelta būrīti, nespēja pretoties kārdinājumam to paņemt. Ko līdz puisis bija paņēmis rokā zelta būri, putns iecērcās tik spalgi, ka pamodās kalpotāji, saņēma jaunekli gūstā un aizveda pie pils saimnieka. Rīt tevi pakārs, viņš teica, ja vien tu man nepiegādāsi zirgu, kas skrien kā vējš. Puisis devās ceļā, nezinādāms, kur iet. Drīz viņš satika veco draudzeni lapsu. Tā sacīja: ej uz balto pili, tur visi kalpotāji ir aizmiguši. Stālī blakus baltajam zirgam būs divi segli, vieni jauni, otri veci, ņem vecos. Puisis tomēr paņēma jaunus seglus, un, kad bija tos uzlicis zirgam mugurā, zirgs iezviedzās un pamodināja ļaudis. Tie saņēma jaunekli gūstā un aizveda pie pils saimnieka. Es likšu tev nocirst galvu, viņš teica, ja vien man neatvedīsi karaļa meitu. Iznācis no pils, puisis atkal satika lapsu. Lapsa puisi pamācīja: pusnaktī princese ies peldēties, noskūpsti jaunavai roku, un viņa tev ies līdzi, kur vien tu gribēsi, tikai neļauj princesei atvadīties no vecākiem. Jauneklis visu izdarīja tieši tā, kā lapsa bija teikusi, un princese aizveda. Kad viņa atkal satika lapsu, tā teica: ja tu tagad paklausīsi mani, tad varēsi paturēt gan princesi, gan zirgu, gan putnu. Kad ieradīsies pie baltās pils saimnieka,
tu viņam kā samaksu par princeses atvešanu lūksi zirgu. Kad būsi tam uzkāpis mugurā, uzsēdini sev līdzās arī princesi un izjāj uz lielceļa, kur neviens tevi vairs nepanāks. Kad aizjāsi līdz melnajai pilī, ej ar zirgu pie saimnieka un saki, ka vēlies pārbaudīt, vai zelta putns ir īsts. Kad tev tas būs rokā, skrien ārā pie mums. Viss izdevās lieliski, un jauneklis atgriezās pilī, atdeva karalim zelta putnu un izglāba tēvu no soda. Vēlāk viņš apprecēja princesi, un kad karalis nomira, mantojumu no valdnieka saņema valsti, jo pašam karalim nebija dēlu, kas to varētu pārvaldīt.